Daudzas lietas manā dzīvē notiek apstākļu sakritības dēļ, un ja tu tiem ļaujies, tad tu arī kaut kur nonāc arī tādā vidē, varbūt par ko tu neesi ne sapņojis, ne domājis. Un arī lauksaimniecība nebija tas, par ko es sapņoju bērnībā vai skolas laikā. Vienkārši apstākļu sakritība bija, jo skolas beidzu 90. gads, un tad bija jau šīs pārmaiņas, un pirms janvāra notikumiem, tur bija tā saruna, ka jāiet uz laukiem, jāņem zeme. Un kaut kā arī vecvecākiem savulaik ir bijusi šī saimniecība, un viņi bija represēti, varbūt kaut kur gēnos bija tā vēlme zemapziņā, kad varbūt var saimniekot, vajag saimniekot. Un tā es nokļuvu, laukos pilnīgi bez jebkādas sapratnes par to, kas ir lauksaimniecība, kas ir graudkopība. Un tas bija tāds izaicinājuma laiks, jo tev nekā nebija. Tu biji students un es apprecējos, un nonācu šajā lauku vidē, un tad bija izaicinājums, ko šeit darīt. Zeme kā resurs bija pieejams, finanšu resursi nebija pieejami. Tad uz priekšu, vai tu esi tam gatavs vai nē. Un tā tas arī notika. Cievastēvam bija viens traktors, ar kuru tad tika strādāts, sēts, un sākums bija 12 hektāri. Tā saimniecība un saimniekošana šeit veidojās. Protams, ka tie pirmie saimniekošanas gadi bija šeit kā bioloģiskā lauksaimniecība. Kāpēc? Nevis pēc pārliecības, bet tāpēc, ka nebija pieejami finanšu resursi. Jo 90. gados bankas ar lauksaimniekiem tur nerunāja, jo jūs nebijāt nekas. Un pirmais aizdevums tika ņemts 97. gadā, kad apstaigājot 4 bankas, Hipoteka un Zemes banka bija tā, kur teica, mēs esam gatavi to darīt. Manuprāt, pret zemes ķīlu tajā laikā tika izsniegts pirmais aizdevums tādas profesionālas tehnikas iegādēji, un procentu likme bija 28%, kas mūsdienās, protams, ir prātam netverami. Tā kā tie pirmie gadi bija, to tikai var jaunības dullumā paveikt. To normāls cilvēks uz to noteikti neietu, jo dēls ir iestartējis arī šajā nozarē. Turklāt, tā viegli, es teikšu ļoti viegli, viņš pats jau gan agri saprata, ko viņš grib, uz ko viņš iet, un viņš soli pa solim to arī realizēja. Pat es tā īsti nejūtu, kā tas notiek. Un kad viņš izstrādāja jauno tehnoloģijas procesu šajā saimniecībā, pusgadu viņš pie tā strādāja, un man tas ļoti patikās, un es sapratu, ka tā paudžu nomaiņa šeit notiek, viņa notiks, un ar to var tikai lepoties un priecāties, jo ne visās saimniecībās tā tas notiek, un tas tiešām ir patīkami, ka kāds turpina tevis iesākto darbu. Juri, man noteikti tev ir vienlaikus vieglāk, bet arī sarežģītāk uzdot jautājumus, jo mēs pietiekami daudz komunicējam, gan ar tevi kā ar zemnieku, fantastisku zemnieku, gan arī ar tevi kā vienu no tiem cilvēkiem, ar kuru tiek asociēta Latvijas zemnieka nākotne. Bet tieši tāpēc tagad Latraps sagaidot kopā ar tevi 25 gadu jubileju. Vēl pēc 25 gadiem Latvijas būs 50 pusgadsimts, bet tas ir jau pietiekami tālu 2050. gads. Kādu tu saskati, kas būs Latvijas lauksaimniecība 2050. gadā? Šobrīd, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, ņemot vērā kopējo politiku, kas valda Eiropā, kas ir stipri atšķirīga no pārējās pasaules, tehnoloģijas attīstības ātrumu grūti iedomāties, kur mēs būsim, bet es ļoti skaidri zinu, kad mēs
rudenī un pavasarī sēsim, un rudenī mēs vāksim ražu. Latvijas zemnieks vai latviešu zemnieks asociējās ar 3 lielajiem tādiem spēku pilāriem. Pirmais, acīm redzot, ir pārtika, maize. Un es ticu, ka arī pēc 25 gadiem maize vēl ēdīs, vai ne tā vai savādāk. Otra lieta ir nenoliedzama, tas ir darbs, un tās ir sastrādātas rokas. Un es neticu, ka 25 gadu laikā mēs nonāksim tik tālu, kā tu saki, ka te vairs nebūs ko darīt, ka varēs tikai un vienīgi mājās attālināt, sēdēt kaut kur Jaunzēlandē un pa vadiem vadīt notiekošo uz lauka. Es domāju, ka cilvēks vēl būs joprojām ļoti svarīgs. Un trešā lieta droši vien ir tradīcija, kas ir kaut kas tautisks galdauts, uz kā stāv šī maize un ēd šie cilvēki ar sastrādātām rokām. Šobrīd mēs esam daudz vairāk nekā 1000 kopā jau apvienojušies zem šī karoga, un pilnīgi loģiski, ka katram no mums Latraps ir kaut kas cits. Man šķiet, tik pa brīdim vajadzētu attiet atpakaļ pie tiem dibināšanas pirmsākumiem pie jums 12 cilvēkiem, kas savas cerības arī iemiesoja šajā nosaukumā, šajā karogā, šajā logo. Vai ir kaut kas, ko tu vēlētos pārējiem atgādināt vai pieteikt? Mūsdienās notiek pārmeti, jūs tur lielie buģi. Es teiktu tā, ka tiem lauksaimniekiem, kas uzdrīkstējās tajā laikā sākt saimniekot, uzņemties šīs saistības, atbildību par šo resursu, viņiem ir jādod ordeņi un nevis viņi jānopeļ. Tāpēc, kad zeme, kā nacionālais resurs, tas, kas pieder viņiem, tas pieder arī mūsu valstī. Ko tu sagaidi, kas būs tie galvenie izaicinājumi, ko Latraps varēs palīdzēt zemniekiem? Izaicinājumi jau ir daudz un iespēja ir daudz. Kur mēs iesim, droši vien tas pats, kas pirms 25 gadiem, kad mēs redzam, ka mums ir jāattīstās, jo apstāties mēs nevaram. Mēs esam jau nākošajā līmenī iekāpuši pēc 25 gadiem, kur mums jau ir pārstrāde, liela pārstrāde, nozīmīga pārstrāde ar augstu pievienoto vērtību. Mēs esam ilgi uz to gājuši. Es ļoti ceru, ka šis projekts būs ļoti veiksmīgs, un tas jau būs nākošais solis atkal uz jauniem izaicinājumiem. Latraps – durvis uz pasauli.